vai jauni? Marta kaut ko grib teikt. Jā, es vēl Ingridu pakurināšu. Drīkst? Brīvprātīgi piegribēšu. Es vēl došu vārdu apsveikumam pārstāvjiem no Latvenergo. Arī ir balvas šādu stāstu. Man liekas, es redzēju pulsēs. Sagaidām pārstāvjums no Latvenergo. Ir līdz apkārt. Mīļie festivāla dalībnieki, šokar jūs visi patiešām bijāt vienkārši satriecoši, fantastiski, un par to milzīgs paldies jums. Es zinu, ka dāvanas ik viens grib saņemt, un patiesībā mēs arī skatoties šovakar šo koncertu, gribētu pasniegt to dāvanu ik vienam, un patiesībā man liekas, ka to pašu lielāko un svarīgāko dāvanu jūs katrs šodien esat sagādājuši, jo jūs taču jutāt atbalstu zālē un aplausus, vai ne? Bet ir tā, ka mēs pasniegsim tikai vienu savu tādu Latvenergo simpātiju balvu, un tā būs par ļoti enerģisku, ļoti gaišu, jauku un fantastisku klaunādes uzvedumu. Lūdzu! Tātad, laureāti, vai man rūķīši gatavi pasniegt laureātu diplomas? Ja? Varbūt, ka mums ir kāds arī no fonda pārstāvjiem vēl, kas var to darīt zālē, vai Jānis nav, viņš laikam jau ir vienā uz kur ir gan. Jānis varbūt nāks palīgā, es te saukšu, tad man ir savs saraksts. Tātad, laureāta diploms. Iestāstos. Diploma tur man. Stājuši tā, lai es esmu tomēr tad dalībniekiem tiem, kas skatos, ja? Stikla speciālā internāta skolā. Edgars ar dzīvoju. Jūs pat laureātu otro reizi, ja? Edgars, otro reizi. Es varu pačukstēt, pagājuši, kad laureātos tika Edgara brālis Kaspars. Un šogad Edgars. Laureāta diploms Upesgrības speciālās internāta pamatskolas struktūra vienībai Balgalē. Sniedze. Ja? Sniedze. Par monētu spēli. Laureāta, šie ir salikti. Sniedze ir pirmoreiz laureāta. Un vēl viens būs tikko pirmoreiz laureāts Pēleču speciālā internāta pamatskola ar uzsmegas sniedziņš balts priekšnesumā. Fantastisks priekšnesums, paldies jums! Laureāts saņem festivāla titliņas. Ļoti jauki! Laureāta diploms. Cik mums laureāti ir vispār katru gadu? 10. Aha, zinām. Tā kā es nedrīkst tā kļūdīties, vai ne? Laureāta diploms biedrības Rīgas pilsētas Rūpju bērns, teātrim no Mēnesis mājas lidmašīnas. Laureāta diploms Rīgas 5. speciālās internāta pamatskolas Meža parka filiālē. Pirmoreiz laureātos, ja? Mazie kalni. No Gardens diena.
vai arī ne pirmo reizi. Raistuma speciālā internāta pamatskola ar priekšnesumu Krāsaini sapņi. Laureātu diplomu saņem ilgadīgs, arī faktiski mainās mazliet dalībnieki, bet kā centrs ilgadīgs. Cerību Ligzdas deju pāris, mūzikas pavadījumā fantastiski uzbijāja. Bija izjusti. Un tiešām pirmoreiz laureāta diploms ir Zvaigžņu dzirkstī. Zvaigžņu dzirksts ar savu tiešām profesionālo sniegumu. Paldies, puiši! Apsveicu! Laureāta diploms Strazdumojušas trio. Tātad Amanda, Maija un Luīze. Amanda, Maija un Luīze dosies uz Pēterburgas festivālu. Laureāta diplomu saņem Aizputs vidusskolas skolniece Kristiāna. Kristiānai arī trešoreiz laureāta diploms. Laureāta diplomu saņem Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centrs Rītausma ar savu deju lieluzvedumu, es teiktu, pasauli pasaulī. Arī tie par laureātiem viens pirmoreiz. Nu, kā jums liekas, vai ir viss kārtībā? Visi saņēmuši kaut vai? Nē? Kā tad tā? Vēl kādam vajadzēja? Bet 12 jau? Nu labi, tagad es teikšu, kāds tas pārsteigums mums šogad ir. Mēs izdomājam tā, ka ir tik daudz talantīgu un tik ilgi talantīgu cilvēku mūsu vidū, kas visu laiku pie mums ir kopā daudzus gadus un ir kļuvuši daudzas reizes jau laureāti. Un nolēmām šajā jubilejas reizē ieviest jaunu tradīciju. Un tradīcija būs tāda. Tie, kas ir bijuši 3 reizes vismaz laureāti, mums ir tādi, kas ir bijuši vairākas reizes, iegūst nosaukumu mūsu festivāla zelta laureāts. Tā kā mums būs zelta laureāta arī. Un aicinu saņemt zelta laureāta diplomu un mūsu DVD ierakstu, kur ir daži iepriekšējo gadu notikumi iemūšanāt, kā arī festivāla krekliņu. Robertu Reingoldu! Zelta laureāts Roberts! Zelta laureāts mums ir arī Ilja Orlovs. Zelta laureāta diplomu. Ilja jau 6 reizes bijis laureāts. Pagājušajā tikai nē. Jo neatbrauca vienkārši. Zelta laureāta diplomu mēs piešķiram arī meitenei, kur, es teiktu, ļoti ilgi ir bijis kopā ar mums un sniegus daudz patīkumu emociju. Dianai Pavastovai! Zelta laureāta
arī ļoti daudz reizes bijuši laureāti, ir Valmieras vajadzībīgo bērnu kustību teātris, Valmieras skola. Valmierieši ir šeit. Laikam viņi bija tie, kas aizbrauca, ja? Nav neviena no Valmieras, tad mēs dosim Jānim vest. Jānis ir no Valmieras, ja? Aizvedīs, ja? Var uzticēt tev aizvest. Tur vēl uz galda arī ir kaut kas valmieriešiem. Un vēl viens zelta laureāts pagājušajā meža talkā ļoti labi nosauca tādu statusu deva īstenībā. Man ļoti patika, teica motorizētā brigāde. Bet šai gadījumā es teikšu tā, tas ir zelta laureāts, ratiņdejotāja grupa. Es šoreiz tā kā nevaru saprast. 45. vidusskola un mēs esam līdzās centras apvienotā. Tā es teiktu, laikam pareizi. Bet vairāk katru brīvo mēs esam līdzās. Kad ir laureāti māc, tad jūs bijāt, mēs esam līdzās. Tāpēc jūs tagad apvienoties. Tā, balvas sadalītas, diplomas sadalītas. Pirms vēl es pēdējo pārsteigumu gribu tā kā pateikt. Varbūt, ka ir kāds fotogrāfs, kas grib mūs te visus nofotografēt ar prezidentu kungu un kungs kopā. Ir kāds? Viens ir? Ļoti labi, tad nākat lūdzu uz vidi, ja? Pirms mēs iemūžinām mūsu 15 gadu jubilejas fotogrāfiju, mēs visi, protams, ne tikai es, jūs man pievienosties noteikti gribētu tā nosaukt par mammu. Nāc līdzās mammai Sarmai Freibergai, paldies! Lai visi ielien bildītē. Teicu, citādāk nesanāk. Visi nākat mazliet kāpjamies uz priekšu. Droši nākam uz priekšu, lai mēs smuku bildi varam uztaisīt. Visi no aizmuguras nākam uz priekšu.